1884. gada 27. oktobrī pāri Rīgai pirmoreiz atskanēja Kristus piedzimšanas katedrāles visu 12 zvanu skaņas. Rīgas katedrāle kļūst par visas eparhijas atzītu garīgo centru. Vēstures rats katedrāli nav saudzējis. 1918. gadā apzāģēti katedrāles krusti, nojaukti ikonostasi, arī Otrā pasaules kara gados katedrāle tikusi postīta, tad atkal atjaunota. Padomju laikā katedrālei tika noņemti zvani, krusti apzāģēti un tikai brīnums to izglāba no uzspridzināšanas. Pagāja gandrīz 30 gadi, līdz bīskaps Aleksandrs 1992. gada 6. janvārī katedrālē noturēja pirmo dievkalpojumu. Ilgus gadus katedrāle bija devusi mums savu gaismu, tagad tai vajadzēja mūsu palīdzību. Pārlaižot skatu pilsētā no augšas, tad likās, ka šī vieta ir kaut kā nevērīgi pamesta, ja? Šī katedrāle tādā tumsā. Un man tas likās diezgan aizskaroši kā šīs valsts iedzīvotājiem un rīdziniekam. Un man likās, ka man tas ir jāizdara, lai tas viss, teiksim, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan Rīgas, gan turistiem, lai tas viss būtu pilnīgi citā gaismā, atbilstoši, kā tam vajadzētu būt. Katedrāli vajadzēja atjaunot tādu, kāda tā reiz bijusi. Pateicoties Guntara Āvja un Skontobūves iniciatīvai, kā arī visiem tiem, kuri ziedoja katedrāles atjaunošanai, katedrāle šodien ir atgūsi sākotnējo krāšņumu. 2002. gada decembrī pēc Guntara Āvja un Skontobūves iniciatīvas tika aizsākts projekts Svet, vienlīdz unikāls gan kultūra vēsturiskā, gan sabiedriski politiskā un garīgā izpratnē. Pati akcija sākās 2003. gadā, kad mēs sākām projektēšanas un pētniecības darbus par pašu katedrāli. Ja? Un 5. gadā mēs sākām pašu ēkas fasādes atjaunošanu, kur arī veikta, ja? Kas bija milzīgs apjomīgs darbs 2 gadu garumā. Tad mēs šī gada sākumā atjaunojām gleznojumus, liels laukums ar gleznojumu, kas ir pašā katedrāles iekšpusē. Un tad 10 mēnešus mēs veidojam jauno kupolu. Pēc arhitekta Roberta Flūga projekta bizantiešu stilā celtā katedrāle šodien ir viena no skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām celtnēm pašā Rīgas sirdī. Tomēr, lai tā notiktu, bija vajadzīgs nopietns darbs vairāku gadu garumā un ievērojami finanšu līdzekļi. Akcijas Svet pirmajā posmā 2005. gadā atjaunoja Kristus piedzimšanas katedrāles fasādi, un rezultātā katedrāle atguva tās vēsturisko izskatu. Darbu laikā būvnieki uz katedrāles sānu ieejas griestiem atklāja unikālu gleznojumu rakstu. Siena katedrāles aizmugures daļā bija gaidījusi apgleznošanu jau 2 gadu desmitus. Iecere un skaidra vīzija par gleznojumu nepieciešamību bija dzīva jau kopš katedrāles atjaunošanas 90. gadu sākumā. Pateicoties mecenāta Guntara Āvja ziedojumam, pazīstamais Krievijas ikonogrāfs Georgijs Mironovs uz katedrāles sienas atveidoja gleznojumu pēc Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra ieteikta motīva. Tomēr pats galvenais darbs bija katedrāles kupola apzeltīšana. Kupolam vajadzēja mirdzēt zeltā jau pēc arhitekta Flūga ieceres, taču to izdevās realizēt tikai tagad, akcijas Svet laikā. Jebkurš rekonstrukcijas projekts viņš ir sarežģīts. Ja tas būtu viss jābūvē no jauna, protams, būtu vienkāršāk. Bet mums bija jāsaglabā tas, kas tur, kā saka, kuriem ir vēsturiska vērtība, kam ir vēsturiska vērtība. Un, protams, pie šiem darbiem tika pieaicināti labākie speciālisti, kas to dara ikdienā. Līdz ar to viņi vienkārši tas laiks ir tik liels, kas prasa šo kupolu tieši visnesošo konstrukciju atjaunot. Koka konstrukcija tālāk nomainīt visu segumu, kapara segumu, tās ir 400 plāksnītes, kuras tur augšā uz jumta ir kā drēbniekam jāpiegriež un, protams, arī pēc tam jāapzelta. Pēc tam laka, krusta sēži bija jāizgatavo jauni, jo bija uzlikta pēcpadomu gados neatbilstoši. Ja? Un arī pats krusts tika izgatavots manā vienā rūpnīcā. Pareizticīgie tēvi uzskatīja, ka tāds, kāds viņš ir pašlaik, viņš būs atbilstošāks tur nekā tas, kas tur bija. 80 kvadrātmetrus lielo zvanu toņa kupolu un tā krustu pārklāja ar akcijas patrona Guntara Āvja dāvinātu īpašu, visaugstākās kvalitātes 980. proves zeltu. Arī 80 kg smagā un 2 metrus augstā krusta izgatavošana bija unikāls projekts. Krusta detaļas no nerūsējošā tērauda tika izgrieztas ar lāzera palīdzību, tālāk slīpētas,
metinātas un krusts, lai nodrošinātu labāku materiālu saķeri tālākajā zeltīšanas procesā, nomatēts ar keramiskajām pērlītēm. Pati zeltīšana tika veikta senā un tradicionālā apzeltīšanas tehnoloģijā, izmantojot tā dēvētās zelta lapiņas. Zelts lapiņām piestiprināts kā smalki puteklīši, un apzeltīšanas darbi bija jāveic noteiktos gaisa plūsmas un temperatūras apstākļos. Suminot kupola apzeltīšanas sākumu, Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs teica: kupola apzeltīšana ir izteikti pareizticīga tradīcija. Zelts pirmkārt ir mūžības, neiznīcības, varenības un debesu slavas simbols. Zeltītie dievnamu kupoli atgādina par garīgo cīņu, bet spožās kupola virsotnes, līdzīgi sveces liesmai, uzrunā cilvēkus sakot: jūs esat pasaules gaisma. Doma radās pilnīgi nejauši. Ja? Kā es pēc tam prasīju arī mūsu metropolītam Aleksandram, es saku, tiešām, kā tā doma man tā ienāca galvā? Viņš saka, tā ir tava misija, tas ir apgaismības brīdis. Ja? Tā to varētu arī teikt, jo tas man ienāca vienam pašam esot. Ja? Un tā tiešām tā doma ienāca, un tā es uzskatu, laikam arī ir mana misija, un es šo katedrāli, acīm redzot, arī turpmākos gadus atjaunošu un pielikšu pie viņa visas savas pūles, lai tas būtu tāds jauks, monumentāls piemineklis vēsturē un reliģijai tieši mūsu pilsētas centrā. Tāda dievnāma, kā šeit pie mums Kristus piedzimšanas katedrālis nav nekur no Baltijas republikām. Par to mēs varam lepoties. Kristus piedzimšanas katedrāle ir ne tikai pareizticīgo baznīca, bet arī viena no nozīmīgākajām Rīgas arhitektūras celtnēm. Mēs varam par to būt lepni visas pasaules priekšā.